Moderni mēraparāti un aizraujoši mācību uzskatas līdzekļi anatomijas un fizioloģijas laboratorijai, jaunie mūzikas instrumenti un skaņu iekārtas mūzikas un mākslu fakultātei. To visu jau šopavasar iegūsi Daugavpils universitāte. Anatomijas un fizioloģijas katedras laboratorija ir saņēmusi aprīkojumu, kas ir domāts gan mācību procesu uzlabošanai, gan arī studiju un bakalaura darbu pētnieciskās daļas veikšanai. Un aparatūra ir jauna, aparatūra ir kvalitatīva un tādi ļoti labi arī paaugstinās gan apmācību kvalitāti, gan arī mūsu pētniecisko darbu. Starp 180 jaunajām ierīcēm ir asinsspiediena mēramais komplekts, dinamometri, soļu skaitītājs, dažādas mulāžas, cilvēka skeleta kaulu komplekts, vingrošanas un cits speciālais aprīkojums. Tas ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu fizioloģijā, anatomijā, fizioterapijā un ārstnieciskajā vingrošanā. Ārstnieciskās vingrošanas zālē ir jauna iekārta spēka trenēšanai, bet tā noderēs ne tikai, lai uztrenētu dažādas muskuļu grupas, bet, protams, arī pētījumiem, jo ir arī vēl citi iekārti, kur var pieslēgt un tad veikt mērījumus. Jaunākām mēriekārtām ir, piemēram, goniometri, kas ir domāti kustību apjoma mērīšanai locītavās. Ja, šis konkrēti ir domāts mērīt kustību apjomu lielajās locītavās, un tad ir arī pavisam tāds mazītiņš, ar kuru var izmērīt kustību apjomu pirksta locītavās. Ļoti interesants aparāts, kas agrāk nav bijis, faktiski pat divi aparātiņi ir tauku kroku mērītāji. Ja, tātad ar šiem aparātiem var nomērīt, cik tad cilvēkam ir lieko tauciņu. Šeit mēs redzam jauno aprīkojumu anatomijas kabinetam. Šeit ir muskuļu, mēs saucam mulāžas. Šeit ir muskuļi, kurus var noņemt un paskatīties, kā viņi sakārtojušies kārtās cilvēka organismā. Tad ir diezgan liels jauno kaulu komplekts, piemēram, šie ir cilvēka skriemeļi, arī apakštilba kauli, galvaskaus, žokļu mulāžas, zops. Ļoti labi var redzēt, kā veidojas karies. Un mēs esam arī ļoti priecīgi par šo te, varētu teikt, aparātu, kas parādā asinsriņķi. Mēs varam ielaist krāsainu šķidrumu un tad studentiem rādīt, kā tieši strādā sirds. Pasniedzēji sajūsmētu par katru jauno ierīci, jo daudzas no tām pirms tam augstskolā nemaz nav bijušas. Jā, kaut kas bija, bet šī aparatūra jau bija gan morāli, gan arī fiziski novecojusi, jo ļoti daudzas iekārtas bija izgājušas no ierindas. Un, protams, mums nebija tik skaistas kušetes, kā mēs redzam šeit, kas ir ļoti piemērotas tieši masāžas un manuālās terapijas mācīšanai. Jauna aparatūra tomēr ir, vairākas pakāpes augstāk par to iepriekšējo. Savukārt mūzikas un mākslu fakultātē savu skanējumu ir uzsākuši jaunie mūzikas instrumenti. Tie nodrošinās ne tikai kvalitatīvu un interesantu mācību procesu, bet arī starptautiskā mēroga koncertu, konkursu un meistarklašu organizēšanu. Ir saņemti jau visi mūzikas instrumentu komplekts, proti tas aptver 4 koncertu flīgeļus, profesionālajie akordeoni, pūšami instrumenti, tāpat arī stīgu instrumenti, ļoti labs kontrabass, sitam instrumentu komplekts, ietverot profesionālo marimbu, un tāpat arī elektronisko mūzikas instrumentu komplekts, kurš aptver gan skaņu ierakstu iespējas, gan arī visus papildinošos elementus, kas nāk klāt. Ir saņemtas jaunas arī datorprogrammas, un docētājiem arī pašiem būs jāiedziļinās. Daudzas no viņām mums jau ir bijušas, bet dažas ir pilnīgi jaunas. Tā kā pilnveidosimies paši un pilnveidosim jaunatni. Jaunais mācību aprīkojums saņemts īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu Daugavpils universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana, kas šobrīd ir pats lielākais Eiropas Savienības finansējuma piesaistes projekts izglītībai Austrum Latvijā, kura ietvaros paredzēta gan iekārtu, instrumentu aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana, gan arī mācību korpusa renovācija un piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopējās projekta izmaksas ir 16,7 miljonu latu, no tām 14,2 miljonu latu ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 1,19 miljonu latu valsts budžeta, bet 1,31 miljonu latu Daugavpils universitātes līdzfinansējums. Projekts noslēgsies 2014. gada 31. decembrī.